jāsaka, es neesmu pārāk ilgi dzīvojis pasaulē, bet nu kaut ko esmu redzējis, vai ne? Jau otro karu, arī pirms karu, nu un ko mēs, teiksim, no dzīves mācamies. Kā jau es minēju šeit jūsu darbiniekiem, kad amerikāņi ļoti pievērš uzmanību arī dzīvesveidam, kā vajag dzīvot cilvēkiem, vai ne? Tur ir filozofija vai kas tur iekšā. Sevišķi tāds bija arī Kārls Ulmans, kas ņēma vērā tas, ka viņš dzīvoja Amerikā, viņš ņēma vērā arī to pamācības, ko sniedz toreiz tie filozofi vai dzīves, nu, kā saka, tie skolotāji. Bet ir arī tāds izteiciens, katra vēlēšanās darīt labu citiem atnes mums pašiem iegūmu. Un labo darbu apziņa ir labākās zāles miesai un garam. Nu, tas nāk no Amerikas, bet tad, kad padomu laikā Amerikā aizbrauca Hruščovs, tad viņu pavadīja Amerikas prezidenta, kā saka, persona, kas bija pilnvarot viņu pavadīt tur pa Ameriku ceļojot. Un tur jau uzrunas bija, kā saka, un arī atbildes no prezidenta pārstāvi. Un tad viņš teica tā, tas bija Lodžs, Amerikas prezidenta pārstāvs Lodžs, kas atbildēja tā, kad ne jūsu iekārta, ne mūsu iekārta nav ideālas. Un tāpēc arī, kā mēs te tagad pārunājām šī sanāksmē, ļoti tā lielu labumu varētu nest, teiksim, mūsu Latvijai, ja tie, kam ir vairāk līdzekļu, es runāju par miljonāriem, ja viņi labprātīgi varētu dot valstī līdzekļus, nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, tas būtu ļoti liels ieguvums visās nozarēs un nest lielu svētību tautai. Un mēs tā brīnamies, kur dabūs līdzekļus. Mums pašiem ir tie līdzekļi. Un jāsaka tā, tie, kas ir ļoti tādi, apķērīgi un rēķinātāji, tur, kur ir lielie ienākumi, tur viņi klāt. Kur ir mazi ienākumi, tas, lai paliek tiem, kas ir jau nabagi. Tā kā mums vajag kaut ko ideālāk izgudrot, nekā ir viena sistēma un otra sistēma. Tātad pilnība nav bijusi ne tur, ne šur, bet vajadzētu padomāt tiem, kas, redziet tā, ja mums ir pietiekoši līdzekļi, tad jau mēs vairs nedomājam par tiem, kam ir mazāk. Mēs nedomājam to, bet ir ļoti labi, ja to darītu. Tas man apmēram tā īsumā, jo te jau es lielu, kā saka, referātu nevaru runāt, jo es neesmu tik liels speciālists.